Tas ir tāpat kā saldējā, tas paēdis, bet tā kūciņa prasās. Kamēr neviens neskatās, viņu apēdē. Kādas emocijas mums bija labais. Vātīgās, bet kāds pat sāpi bija. Jau zālēs, jā, nē. Tā jau ir moplē, apagūst. Redzēja, ka mēs nebija super ātri, mēs nemaz neredzējām sopes sākumu, redzi? Ir viss jau iestādīts jau līdz nierēm. Nemaz āķi redzēt nevar. Tā tad sopes sākums bija uz tām 10 sekundēm. Brīnum kociņa. Kas tas ir? Nemaz nevajadzēs. Tas bija catch and release. Catch and release būs vēlāk. Catch and release. Jā, catch and release būs tā, ka mēs parādīsim kopēju lomu, bet es jau 2 nometu garām, 2 iemetu iekšā. Ko mēs daram, dipojam? Tagad? Jā, jūs redzat, ka bez dipa mums nenotiek nekāds process gandrīz vai. Aiziet. Mēs zīves gribam ķert pareizi. Kaut vai mēs viņus pēc tam palaidīsim vaļā, bet mēs jau gribam viņus ķert. Lai tas process ir. Labi, pievērsies sportam un cik gadus jau esi feederī tieši? 12. gada laikam. 12 gada, man liekas. 12 gadi. Ja nekļūdos, 12 vai 13. 12 vai 13, man liekas, ka 12. Tad pumpu stadija vēl. Bet sasniegumi jau, es teiktu, kad ir jau tāds pieaugušo līmenis. Sasniegumi ir top sasniegumi, varētu teikt, paši augstākie. Pagājuši gadu kļuvu par pasaules vicečempionu ar izcilu rezultātu 1-1 ar 2 uzvarām sektorā, tikai svars bija vienam bišķiņu vairāk. Tu otrais paliki? Jā, tieši tā. Jā. Tā kā tā. Latvijā. Ziemā jau tur jau nav sliktāk. Ziemā nav slikts. Ziemā pietrūkst tikai pasaules individuālā medaļa, kas šogad visdrīzāk no āķa norāvās. Šogad bija tādi kosmo asari. Es biju kaut kur 15, 13, 17. Es pat, tā kā es nebiju trīniekā, teikšu godīgi, šobrīd ir sasniegts man personīgi tāds līmenis. Ja es neesmu trīniekā, man neinteresē vispār, kuras tur bija 15, 3, 4. Nav svarīgi. Es negribu tā kā kaut ko tur lielīties vai augstprātīgs būt, bet man reāli tā ir. Tas neliekas forši, ka tu esi 6. vai 10. Jā. Nē, ja tu esi bijis 1. vai 2. Tieši tā, laikam, tu saproti, kas ir kas, kāda ir tā garša, dips vai bez. Jā. Ja salīdzinā, kā saka, ar mani, man nav tie sasniegumi tik lieli, bet ar mani, kad man patīk arī cerēt būt pēdējiem, ja to piezemē. Tad, kā es saku, zemāk jau nav, kur vairs krist. Nākošie starti tikai uz augstu, tā kā. Bet topā jābūt forši. Tur es tev piekrītu. Man liekas, tas jau... jebkuram sportistam būtu jāgrib. Ja sportists vēlas vienmēr būt topā, tad viņš viennozīmīgi var to sasniegt. Ja tu piedalies tā, ir arī visos sporta veidos piedalās. Pirmais metiens, kad nebija sope uz dipa, jā. Man liekas, sportistam ir jāgrib būt, sasniegt to augstāko rezultātu. Cik tu sasien parasti? Šis man ir maču versijas, parastā copē šitā iemet, kā redzes feeder var iemest, uzēst banānu, piemēram, uzsiet pavadas. Parasti uzsien 1-2 tur jāķieši tais evas. Bet uz mačiem, tagad uz mačiem, slimi daudz jau netiek siets, bet daudz. Un katru dienu tiek piesiets klāt, lai, ja gadījumā tu trāpi kaut kādā stulbā sektorā vai tam, to bieži jāmaina. Un otrkārt tiek sagatavots pārsvarā, man tās ir 8 līdz 10 makšķeres. Uz tūri tiek sagatavots un gan arī visām ir jāuzliek pavads virsū. Tas jau 10 iztērē. Pēc tam jau neņem nost, neliec atpakaļ, nokod un izmet. Bija biezums, diametrs pareizāk. Šīs, diametrs arī, un es nepabeidzu tā kā treniņos tiek noteikts, kādas pavadas es gatavošu tā kā vakarā uz maču dienu, Un tad es sasienu tā, lai pietiek. Parasti tās kaut kāds 50 gabals.
Nu, pirms tam tiek testēti visādi āķi, tusien 10 āķus, viena veida, otra veida, trešā, ceturtā. Testē viņus, nu, un pēc tam. Nē, tu vari sānā stāvēt, galvenais Jā, es zinu. Tā kā apmēram tā kaut kā tas notiek process. Nav. Vai ir? Nu, fīdercopa tāda ir, nav gluži tā, ka tas, ko tur raidījumos rāda, jā, liekas, kad iemet un ir, jā, nu, fīderīti ir zivtiņi jāpabaro, jāpiesauc. Mēs viņu aicinām pie sevis, tas nav spinnings, tur laivā iekāp un brauc, kur tu gribi. Nē, tas bija vilnis. Nē, tas sodīts. Tas bija vilnis. Skatos, šis jau, kas tas bija? Pēc vispār brekša izskatījās. Pliksis. Tas izskatījās pēc tādas brekša sūkāšanas. Breksītim patīk, viņš tā kā ņem ar muti to pavadiņu. Nu, ņem tā kā šitā te. Un tad tāda copīta, redzēja, tāda interesanta bija. Tā tas arī izskatās, ja to visu pieredzes veidā uzzina, iemācās, tad es 95 vai 98% precizitāti varu pateikt, kas man ņēma, pēc 5 ko es velku ārā, un tā tālāk. Jā. Reāli. Tad daudz zivs izvelks. Ne, bišķiņa. Bišķiņa, tonnas. Dažas tonnas. Nē, diezgan tonnas varētu būt, jā. Es makšķirēju, no tādā intensīvā režīmā, tās ir 4 dienas, 5 nedēļā. 4-5, jā. Intensīvā režīmā. Tas tā, kad sanāk tā kā, jā, kad darbi varbūt nav sakrituši miljonus uz galvas un tā tālāk, jo ir veikals, ir barība ražošana šobrīd, un vēl arī internetu veikals, tā kā tas ir 3 virzieni. Nu, nav baigi lielā komanda, tā kā daudz ko pats daru. Jā, tā, kad ir tāda slinkā nedēļa, tad tās tāpat ir 2 dienas nedēļā. Tagad mači bija, 4, 5, 6, svētdien, ja? Kad ir vienkārši arī copas vai, ir sīdies tā, 4 dienas nepamakšķerē, man jau lomkas bišķi sākās īsti. 4 dienas ir nepamakšķerē. Jā, 4 dienas, jā, neskatoties visu to, kad, jā, viss man dzīve ir makšķerēšana, jā, un viss, kas ir saistīts ap to, pēc 4 dienām nepaveicās, nav virsū. Citreiz mēdz būt tā, ka viņš tā knapi paiztika un vēl cārā viņš jau sēž, viņš turpina ēst. Pat grozās. Jā, tieši tā, un tā pavada, redzi, viņi ir 70 centimetri, viņi pietiek, lai nebūtu indikācijas. Redzi, šis ir gan prikoliņš, ja? Slieku mēs uz āķa nelikām. Opā, ko? Mēs slieku nelikām uz āķa. Man ir griezta slieka iekšē. Redzat, ja, kā tur precizitāte notiek. Tas nozīmē, kad ir spotiņš sabarots un varīgi netrūk. Un tas, jā, un cik precīzi viss notiekās, jā. Tā, es augstu iemērt dipā šo esmu. Tu nebija iepriekš? Nē, es tagad cenšos. Kurš, jā, kas tas ir? Tā nedrīkst. Kā? Vajag jau. Mums vajag jāņem vobliņu. Trīs ir. Tad vajag jums kādu pavasara vimbinieku atrast. Tiem noteikti ir. Vakardienas, man liekas, jā, Bior aptauju aizpildīja, kur ir tieši teikti pa vimbām tēma. Iespējams, ka es balsoju, lai drīkstētu ņemt 10 galā, bet tas ir gala limits. Gan jau, ka ņem tā patās lieltāji. Traki stāsti tak ir dzirdēti, jā, traki stāsti. Nezinu, ko var izdarīt ar 120 vimbām, un tā, kad iedomājat, man teiksim, fascinē tas, ka pavasarī plus 30 grādi, 25, 30, un cilvēks ķer 2 vai pat 3 dienas, un tās vimbas tur mašīnā, es nezinu, ko viņš nogādā līdz mājām. Manuprāt, jau tur viss jau ir sen. Zviedru variants. Surstromi. Jā. Jā, varbūt. Attais maisiņu un... Vai kastēs tur uzreiz saliek, ka kaste sāk uzpūsties, tad cilvēks brauc mājās, tad ir viss ok. Miltīgi galā. Jā, nē, šis varētu būt kaut kāds grozbatons. Kaut kas bukņītai kārtā. Un arī paņēmus uzreiz. Redzējies, ieni ir. Pat lika man apstāt, jā, apstādināt.
Jā, satūtāsimies Mārtiņam. Tas tā ir puņķainais! Vecais. Redzējies, ko? Mēs vienu tomēr izgriezām, es to tās nav. Kas tas ir? Tas ir puņķainais, breksīts. Breksīts. Bet ir ar... Un uz motilīšu. Šitā mēs atšķiram, šitā. Op! Tas ir breksis. Iespējams parādīsim. Pilns jā. Jā, šis ir ar okcopas barībiņu uzēties jau. Viņš no rīta bija pat 5 gramu mazāks. Jā, jau tā cik ir okcopas barībā proteīns iekšā. Diezgan daudz. Viens pret viens. Viss ir uz paciņas rakstīts. Pēc PVD likumiem. Bet recepti nestāst, ja man vēl gribās mašķirēt. Labi. Nu jā, mēs jau sarunājām. Nu jā, tā ka tev gribas beigt savu eksistenci. Man augšā ir laiks. Kā beigt makšķerēt? Piezvanu Krišjānam uzprast recepti. Jā, barības recepti. Barības recepti. Jā. Tad jau vēl, redziet? Nu sāksies, nu būs. Te es sagriezu to džokerī, to mikromotilīti, redziet tādā zaptē. Un atcerieties, ka es jums teicu, ka raudas beidzās, kaut kas notikās uz punktu. Un raudas breksīts parasti padzen. Un tas arī visdrīzāk notikās. Es zinu, ko es noteikti izdarīšu jau šogad. Es braukšu fīderot. Bet man vajag labu kādu. Tev okcopīte var palīdzēt. Es braukšu pie tevi nepirkties. Kas tas bija sope? Nē, tie viļņi, viņi to auklu tā sūc. Ko tu dari, kad liela viļņa? Nu tāda konsekventa šāda. Tas vēl augstāk? 5 centimetri no ūdens makšķer man būtu. Nav pie pašu ūdens. Lai tā kā, viņš spēja iezīst tagad to auklu. Mazie suslikti ir. Vēl 2. Ot viņš tāds ir, šitāds, te ir riebīgs, kā tu redzēji, ja? Tad copīte ir, mazais. Tie ir fiksie breksīši. Tā, kad blakus nav lielo brekšu bars, tad fiksie Rīgas brekodiņi. Šitā ir smuka pēc sejas, bet ne pēc iznēra. Nav fitīgi tādi, ja? Jā. Nu nē, izmērīšu tādu nelielu bija. Pēc es teicu, ka tev liekas, ka tās copītes ir tāds, ka varētu būt nelielas ziltiņas. Breksīts diezgan stabili, viņam jau konkurences nav. Mums arī konkurences nav. 10 kg. 10 kg dažāk. 10 dažāk. Draugi mīļie. Mīļie draugi, mīļie dubultā. Tātad cienījamais skatītāji, jums ir iespēja tikt pie šīs te lieliskās barības, ko ir izdomājis, uzcepis, samaisījis viens no labākajiem feeder makšķerniekiem pasaulē. Jums ir jāatbild tikai uz vienu konkrētu jautājumu. Kurā gadā ir dibināts veikals okcope? Atbildes rakstiet uz e-pastu, kas būs pievienots šeit apakšā, vai arī rakstiet komentārus YouTube kanālā. Kāds noteikti laimēs 10 kg barības. Un to mēs uzrunāsim nākušajā raidījumā. Bet tā viņš ņem, jā, redzēji viņš tā? Laik prātīgi, tas bija nu tā, ka... Ir jau, redzi? Jā, ir puņķīni. Jā. Ņem. 98%, pagaidām 100. Bet... Viņi tik uzmanīgi. Tāpēc saka, ka īstenībā šodien tāda arī ir grūta copa. Grūta. Būs kādu pavadu bļāvies, un viņam šitā te vajag, jā. Izpatikt uz smuki lūpiņā. Nu ir jau smuki viņi. Maziņi gan. Kur āķīt uzlikt izmērs? 12. tas pat tikai cits firmas āķīts, bišķi cits formas. Un pavada, nē, nav tu 12, 14.
Nācās samainīt 4 āķu veidus, 5 pavadu garumus, lai nonāktu pie rezultāta. Jo ļoti daudz copas bija un garām. Tās ir raudas, to es sapratu uzreiz, bet rauda nemaz nav tik vienkārši ķert uz feederi. Viņa ļoti ātra, ļoti agresīva. Viņai jāpiemeklē pareizais pavadas garums, pareizais āķīts, lai viņa, un arī ēsma pareizā. Lai, tā kā tā produktivitāte būtu tuvotos 100%. 100 nekad nebūs, bet jāmēģina tuvoties tiem 100%. Un rekur akal. Šī bija tāda lēnāka copīta, jo tas ziltiņas mēs esam savākuši uz barībiņu ļoti daudz. Tur diezgan tāds pūznīts šobrīd notiekās, jā. Un dēļ tā, ka ir raudas tik daudz, ir saprotams, ka breksīts tur visdrīzāk, ka nav, kaut arī rekordtrāpījās starp raudām. Bet, jā, nācās iet garumā pavadiņām, īsāks ar pamēģinājām, bet visu laiku bija apgrausta, apžļambāta, izsūkāta ēsma. Nonākam līdz nelielam āķītim, 14. izmēra plānam, smalkam. 1 baltais, 2-3 motilīši un, redz, 3 metieni laikam pēc kārtas bija ar zivtiņām. Ka zivtiņas dabūnam ārā. Tāpat tāds savs azartiņš jau pat man parādījās, lai atrisinātu tā kā šīs dienas, šī brīža šajā vietā, tā kā to copi. Izskatās, ka lielos brekšus mēs diez vai sagaidīsim, jo dziļums ir tikai 3 metri. Bet, nekas vēl nav vakars, vēl kaut kādas stundiņi mums ir. Baigi braukā kuģi, laivas, supotāji, tāds riktīgākā pilsētas dzīve. Ne tikai makšķernieks var izbaudīt to, ka ir tuvu, ērti un liela upe un īstenībā viss kaut kas te var pieķerties. Bet arī pārējie cilvēki. Upe ir viena un viņi izbauda tas savus iespējas, ko dod 21. gadsimts. Tā kā diezgan paliela šose ir upē, bet neko, tāpatās. Tāda savu vakara bauda ir gūta un, ja pieķersies kāds liels smugs breksis, vai arī to vietu ir daudz, mēs šodien izvēlējāmies šo, kaut arī gribējām nedaudz citur, kur ir dziļāks, bet tur bija aizņemts. Tā kā tā, izvēles iespējas ir. Moska ir zivs atkal galā. Eku tas, ko es jums teicu, copītas bija, un viņi nesēžās virsū. Tās zivs nav tur lielās zivis, jā, tāpēc, kā jau teicu, šajā vietā šobrīd laiks ir tik, cik viņš ir, un varbūt tas breksis atpeldēs, tā, kad mazās zivtiņas kļūs mazāk aktīvas, un ja nebūs apēduši visu to, ko mēs tur esam iemetuši. Jā, jau pat redz, kā tā beidzot. Ej, nost, zandēs, prāt. Viņi nesaprotam. Kokus briesmīgi agresīvs, ka nav superbatona. Jā, paskatīt. Tāpēc, ka pasviedz kāds vakars. Ai, skaisti taču, ienir, kā tu teici, ienir, ne? Nenāk ārā parot, kaut tad ir jābūt kaut. Ir kā feeder. Kas tas mums ir? Un taču ir puņķu tapiņš jau. Fiks. Baigi jau lielais nav, bet baigi gaidītais. Salīdzinot ar visiem iepriekšējiem, šis ir zvērs. Ai, nabaks ierīs baigi traki. Nabadžiņš baigi traki ierīs. Tāds vakara puņķainais. Šīs gan jau, ka izdzīvos. Ratinie, šita nebūs rozbatona. Ui! Tu redzi, kā uz vakaru sākās štelle. Skatītāji parādās. Pīle. Ai, skaisti paņi. Te būs kā 350. Pumpo, no. Ei, tu redzēji, šis ļotā paņēma. Raudiņu. Un te tie 2% parādās, ne? Tie ir tie 2% kļūdas, jā. Oi, ko viņš jau paņēma.
Paņēma 3 sekundes un nu, tā izskatās, ka pienāk. Un re, kur mēs redzam, ka visa aukla virs Barotavas ir gļotās. Breksīšu gļotās. Tas nozīmē, ka zivtiņas uz punkta ir. Nu, jūs jau arī pamanījāt, ka viņas mums arvien biežāk sāk ķerties. Viņas tur grozās, bet ne līdz galam viņas to āķīti grib. Tādas tā kā baigi cimperlīgās izvēlīgās. Bet zīvis uz punkta ir. Un tie ir tie breksēni, kas mums tur ņem šitie te mazulīši. Tas nozīmē, ka viņš tur grozās, ēd, bet viņam kaut kas nepatīk. Āķis vai ēsma vai... Ir brīžiem citreiz tā, kad... Garam! Ir brīžiem citreiz tā, ka šobrīd varbūt labāk ņemt uz kukurūzu. Jo citreiz viņš negrib gaļas produktus, bet viņš iespējams, ka barība riktīgi tur ēd, bet viņš negrib gaļu. Un uz kukurūzu iespējams, ka ķertos. Ko nozīmē šīs gļotas, bet atkal šobrīd būtu jāmeklē ēsmas, variācijas, ko viņš gribētu, jo motulīts mums visu laiku ēda nost. Tās vai nu bija raudas, vai nu rauda visdrīzāk, jā. Vai tas pats uzmanīgais breksīts, nu, tāda pilnīgi sarežģīta copa mums šodien sanāk. Bet tikko tā, šo to mēs saķēruši esam. Noskumt mums neļauj šodienas copa, jo pārmetiens, nezinu, 4 minūtes, man liekas, ka ilgākais ir stāvējis iekšā. Tā copa ir diezgan aktīva, zivtiņas visu laiku ķerās, tur raudas pienāk, to tā kā breksīšu kā. Tagad, man liekas, ka mēs 3 vai pat 4 pēc kārtas breksēnas noķērām. Nu, redzat, un tur gļoti sāk parādīties, nu. Nav izskaidrojums, kāpēc viņš neņem to āķi, bet kaut kas viņam nepatīk, bet būt viņš tur ir. Nu, tāpēc ir jāmēģina visu laiku kaut kas mainīt, tie aromātiņi, ko jūs redzējāt, mēs tur mērcējām un tam līdzīgi. Kaut kā tā. Nu ko? Esam pavadījuši 2, varbūt pat 3 lieliskas stundas pie Daugavas, Rīgas centrā, kopā ar mūsu lielisko Krišjāni. Paldies tev par, kā saka, par mācībām, par man jaunām nezināmām lietām. Iespējams, es arī sākšu pievērsties feederim, un man šķiet, ka lieliski copa Rīgas centrā, ko vēl cilvēks pēc darba vairāk var vēlēties. Es atbraucu no savu darbu pie Krišjāņa uz viņu biroju, paskatījāmies, kā tad viņam iet īsti un ar ko tad viņš īsti nodarbojās. Tā kā super. Man bija tiešām liels prieks pastīties, kā vicečempions, un es domāju, ka arī nākošais čempions dara zīves. Tad ir normāls. 2 vakariem bobliņus saķērām. 2 vakariem, 1 malam. Jā, tieši tā. Normāli. Super. Nu ko, tiekamies nākamajā epizodē. Paldies. Paldies vēlreiz. Čau. Čau.